Sveicināti visiem, un šajā video mēs skatīsimies zipu TPR86. Šis būs garāks projekts, jo varētu teikt, viss zips ir jāsaliek no nulles. Un jā, tā kā tā skatāmies šo epizodi skaisto. Kur ir karteri, abas karteru pusītes. Tātad noteikti, ja jūs taisat jums būs vecie gultņi iekšā, es tikko uzsildīju tur 1 minūti aizņēmu. Ko mēs darām? Tātad, reku mums ir karteri, viņi vēl ir karsti. Es vēl izvilkšu ārā špiļkas noņemšu. Viņi būs šeit. Šitā te stāvēs. Stacionārajā urbī. Un, lai viņus izfrēzētu, mums būs šitāda te lieta, kas griezīsies, frēzēs ārā. Un šis te tiks nozāģēts šeit kaut kur nost, lai viņš netraucē. Un jā, un te šis tiks ieskrūvēts iekšā urbī pašā tajā patronā. Apmēram tāda doma ir. Skatīsimies, kā iznāks. Dēļ šiem skaistajiem Latvijas laikapstākļiem esam pārvākušies blakus Gilerai, pagrabā, un te turpināsim projektu līdz pat pašām beigām. Šeit bišķiņi paspēlējos ar trubām. Salikts ir tas raģiks. Vēl jāpadomā kaut kas ar šito trubu. Tāpēc, ka viņi traucē mums ļoti. Un jā, tā jau drīz būs puns salikts. Un tas, kad vēl kaut kādā veidā šis te vidēji raģiks ir jāpieloca klāt, tāpēc, ka augšējais stāv labi, apakšējais stāv sūdīgi. Tātad esmu arī ielicis lediņus. Pagaidām man nav pareizās skrūvas, ar kurām pieskrūvēt viņi, bet viņi ir ielikti. Tā vēl nepastāstīju saliku purdu. Un te sūdz pieskrūvēt 2 skrūvas tur, 2 tur un piespraudu vadus. Spidometra trosīta man nav, tā kā pagaidām bez spidometra. Atradu jaunu strāvas ģeneratoru, ne jaunu, bet lietotu. Viņš nāca tam rollerim līdzi. Es ceru, kad viņš strādās, tāpēc, ka tie sūdi 80 eiro maksā jauns. Negribu es tur tērēt naudu. Esmu uzlicis dupsīti. Viņš ir mazliet netīrs, bet tas tā. Esmu uzlicis pakaļā lampiņu. Vēl ledi vajadzīgi ir nopirkt. Un tad esmu aizlīmējis ciet šitos abus caurumus, jo tie man vairs nebūs nepieciešami. Un tagad ir jāskatās, kas ir ar šo te radiatoru. Jātaisa bačuks. Un tad jau, es domāju, tas būs vēlāk. Šodienai pietiks, jāuzliek rītā ūdens sūknis, jāpārvalk tās trūvas, viss jāsliek kā vajag, jāsāk vilkt vadi. Reku šīs vads būs ūdens sūkņa, reku viņš iznāk te pie aķa, un tad te ir slaidzīts, ar kuru var izslēgt ūdens sūkni. Tātad par šo rītu esmu salicis ūdens sūkni, vadi vēl nav pievienoti. Šitais ir tas vads, kas jāpievieno pie ūdens sūkņa. Tālāk ir salikts viss te. Ručka uzlikta, nepērciet aļika gripus, ja jūs pareizi izmēri jāskatās ļoti. Man atsešu to galu atgriezt, lai es viņu varētu uzmalt līdz galam. Bet šeit gan derēja labi. Tā kā tā, priekšu salikts, ir uztaisīta atgaisošanas skrūva šeit. Tikai viņa vītne nav, tur būs ar hermetiku jāizlīmē. Tad jāuztais mums ir vēl rezervārs. Tad no sākuma ir jāpieskrūvē šī te plasmas un jāizvelk rezervāru trubas. Apnika skrūvēt, tādēļ izdomāju iziet ārā, pavizināties ar kvadrīti. Vispār šos mazos kvadriņus iesaku visiem rolleristiem pa ziemu paņemt. Jūs zināt, kā pa ziemu, saprot, jūs gribat braukt. Paņemat šitādu ķīnieti, viņi nav dārgi, kamēr nevar braukt ne ar tādu lifanu, ne ar moci, ne ar rolleri. Tikmēr perfekts izklaides veids pa ziemu. Un tad uz vasaru, ja kaštais būs tirgošanā, varēs iegādāties. Cenu vēl neteikšu, jo pats nezinu, bet jā. Nu, atpakaļ pie zipiņa. Tātad pa lielu, kā jūs noteikti zinat, jau man visas plasmas, arī salons ir jauns. Bet tādēļ, ka šeit vajadzēs griezt dēļ šīs trubas,
Un vēl daudz ko vajadzēs te griezt. Tādēļ es nelikšu jauno šo te konsoli, nezinu, kas tas tāds ir, iekšā, bet likšu veco no 4 zipa, jo tā viņi izskatās. Tā nav nekādas saules, tā ir vienkārši laka, kas bija uzpūsta pa virsmu viņai. Viņa lobās nost jau, gads tai lakai virsū ir. Un tā kā šito likšu, varbūt pārpūtīšu ar melno baloniņu, un viss būs labi. Ko, tūlīt liesim ūdeni un skatīsimies, vai mums nav nekādi caurumi nevajadzīgi. Ja tur apakšā tek, pagaidz labāk telefonu, ja tur apakšā tek, tas ir labi, tas nekas, jo man tur nav noslēgts, pilnībā tur nav hamuta. Bet nekur citur tehniski nevajadzētu tecēt. Neko. Bļāviens. Nav veids, kā noturēt viņu augšā. Kročis, saliešu ūdeni un tad parādīšu. Tā tad patestēju. Es to kā atklājās, ka tek tikai no šī te hamuta apakšējā. Pārējās vietas, cik skatījos, visas bija ļoti, ļoti sausas. Nepilēja. Sausiņas nebija, tāpēc, ka es pūtu iekšā pa šie, izšļāts ārā ūdeni. Te man viss priekšu bišķiņ ūdenī. Hamutiņu esmu pievilcis tur apakšā. Un arī uzliku to salona daļu, kas būs pagaidām virsū. Te es domāju sietu likt tādu, jo karstajam gaisam no radiatoriem kaut kur ir jāplūst. Viņš nevar palikt tur iekšā mutuļot, tādēļ viņam jānāk šitan ārā. Un tad jau jāskatās, kas tālāk būs ar visu pārējiem plasmasiem. Un jāpieliek vēl tagad rezervuāru, izdomāšu, kā noteikti pielikt augšā. Un skatīšos, kas tālāk. Esmu uzstādījis šādu seat coveru, tas ir vienkārši apvalkamais pagaidām. Un tad ir uzlikts vēl šis plastmas, kas pieskrāvējās te un tur. Un jā, palielam grīdu piemēriju, vienkārši uzmauc virsū. Sūknis tāpat nav klāt, vadi sūknim arī nav pievienoti. Tā kā tas vēl jāizdara, man būs pieliku to purnu, šito aizmugurīti uz savilcējiem, tur būs caurums. Tāpēc, ka nevar salikt, tā tur būs jānopūš melno baloniņu, tas izskatās vienkārši drausmīgi. Bet jā, pieliku vēl rezervuāru. Šeit viņš stāvēs, tas būs nogriezts, to neuztraucieties. Savādāk pagaidām nebūs, līdz ko nebūs oriģinālais rezervuārs, neko citu darīt nevaru. Tā kā tā. Šodien ir trešdienas vakars. Baigi negribīgi iznācu ārā. Šodien bija 10 stundas skolā, negribas neko baigi darīt, bet skatīsimies, kas notiek ar karteru frēzēšanu. Jāfrēzē viņi tomēr ir, un sēdēt mājās nevar vienkārši. Tātad augšā man ir uztaisīta šāda te sistēma. Siksne ir 8, tāpēc, ka man ir nepareizie griežņi. Un es savādāk nevaru neko te izdarīt. Tā kā tā, jā. Sākumā sāksim ar to, ka mums vajag no šīs paliņas, nezinu, kā viņi sauc, noņemt nost šo te skrūspīlītes, lai viņas mums netraucē tālāk, lai mēs varam uzlikt šeit karteru pusīti un tādā veidā viņu frēzēt ārā. Tikai nezinu, cik ļoti labi tas iznāks, bet mēģināsim. Uzliekot, patestējot karteru pusīti, noskaidrojos, ka šeit ir jāzāģē apmēram šāds te caurums, tik liels, lai šis te var iziet cauri visam un neatstos. Jo tādēļ, ka karterim ir tā kāja, ar kur viņš pieskatrinās pie rāmi, pie subframe. Tādēļ viņam ir jābūt šeit tai kājai ārā. Un šitam viņš nestāv tā kā precīzi taisni šitā. Man liekas, kaut man viņš kā reizi iziet vai neiziet. Nevar stāvēt lūk šādi. Viņam ir jāstāv lūk šādi. Un te tad notiek visa frēzēšana. Nevis šādi, bet šādi kaut kur. Un tad mums vajag visu izzāģēt šeit ārā, lai būtu vieta. Šādi notiek tā karteru frēzēšana. Kā redzams, te izvīlē vairāk nekā šeit. Tādēļ, ka man ir grieznis šķības.
Reku uzliksim 0,5. Apakšā obligāti jāpliek kastītes, lai viņš labāk slīd uz augšu, uz apakšu. Un es mēģināšu nofilmēt diezgan grūti, jo man ar abām rokām jātur tas suniņš, jo ļoti lēnām tas ir jādara. Mēs lēnītēm. Esam šeit tik tālu tikuši, kā redzat, izpušam ārā. Viss skaidrs. Tad jau turpinam tālāk. Tātad esmu ar pirmo gājienu izfrezējis šeit visu. Tagad nomērīju. Šādi te. Iesim piemērīt, cik plati ir kloķinas vaigi. Ir jau ceturtdiena. Šodien turpinam mūsu karteru frēzēšanu. Tagad es atskrūvēšu šito skrūvīti vaļā un pabīdīšu viņu uz āru par apmēram milimetru kaut kur tā. Tātad, lūk, šādi esmu nomērījis, cik tālu varu izgriezt, bet fokusa nav vēl. Reku. Un tagad jau griezīsim ārā un lēnām skatīsimies, kas notiek. Uzlikšu muziku un sākšu strādāt. Nu, 20 minūtes un esam tik tālu. Griežu šoreiz lēnāk nekā iepriekš, jo esmu uzmanīgs, redz, cik te maz palicis ir līdz karteru beigām. Un jā, nu ko, turpināsim. Atļaušu bišķiņu atzist. Te jau motors urbjamīgi galīgi karsts, tā ka knapi var pieskarties, pat nevar. Man tikko roka bišķi apdega. Pagaidīsim, kamēr atdziest viss, un tad turpināsim. Siksnē arī. Viss šitan ir karsts. Jo siksnē ir ievējis. Tas vienīgais veids, kā dabūt viņus pareizo virzienu. Tā kā tā, gaidīsim, kamēr atdzisīs viss. TPR kloķis, mēram. Viss perfekti. Nē, sakal fokus nav. Nu, lūdzu, fokusējies. Stulbais sajūta. Nu, kroč, jā, neko mēs ielikam pa vidu. Visur apkārt ir atstarpīte. Un viss ir fantastiski. Nu ko, ķersimies klāt otrai pusītē, pastīsimies, kā tur ir, un skatīsimies, cik tālu, kā tur laidīsim. Nu ko, laiks ir lielajai karteru pusītei. Es apgriezu asmenīti otrādāk, ar jauno galu uz leju. Tagad es viņu bišķiņu pabīdīšu uz iekšu, jo mēs to taisīsim pa 2 apļiem, apmēram uz pusi mazāk nekā vajag. Izāģēsim tagad. Un pēc tam tieši tik, cik vajag. Pirms tam, tādēļ, ka man ir otri karteri uz šādu te izmēru, es iegriezīšu jau aplīti apkārt, cik tālu mums ir pēc tam viņš jāliek, lai mēs nečakarētos un nemērītu visu no jauna. Rekur izmērīju, pabīdīju uz iekšu. Nu ko, liekam mūziku un tik laižam lejā.
līdz galam. Davai. Nu tā, pirmā kārta ir izvīlēta, izfrezēta. Pastieties, kas te bija jāuztais. Kroč 2 dēļi atsevišķi zem karteriem. Šitais, lai nosvērtu viņu bišķiņ tā. Šitais, zem šitā, te ir Hondas vecā galva dēls un Hondas cilindra kaste, lai viņu pasvērtu. Ot šitā, tā kā uz to pusi bišķiņ. Nu, tas gan ir kaut kas dēļi vēl te. Nu, pirmais gājiens iztaisīts, tagad skatīsimies, kas tālāk ir. Otriem jāsagatavojas, un tad rītā noteikti otro taisīsim. Nu, viss tik tālu pafrezēju. Nākamajai kārtai jau un iešu iekšā, domāju, šodien jau ir 9. Šis viss aizņēma 2 stundas izfrezēt to pusīti un šī tik tālu šito pusīti. Rītā noteikti pēc skolas pabeigšu šito, izdalīšu gulbņus un domāju, jau koķis būs iekšā par rītdienu, bet vēl neko nezinu. Iedauzīju abus gultņus iekšā. Tagad liksim kloķi. Un tagad mēs bišķi pasildīsim gultņus un daudzīsim iekšā kloķi. Esam ievietojuši kloķu varpstu. Arī plīvslēgus tikko iedauzīju. Tagad skrūvēju iekšā špiļkas. Ieskrūvējuši visu špiļku, tad jau mērīsim cilindru.
korpusā redzējāt, visu saliku, vajadzēja bišķi pievīlēt, tagad viss cilindrs ir virsū, kompresija arī ir pārbaudīju. Tā kā tā, jā, tagad skatīšos, kas tālāk noteikti jāpaskatās, vai man ir uzgriežņi vēl? Nav man uzgriežņi vairs, nu karoči jā. Nu jā, būs jābrauc uz Rīgu uz veikalu. Nav ar ko salikt man tālāk neko. Tātad par šo vakaru esmu ielicis motoru, vēl neesmu pievilcis, vienkārši ieliku, uzliku virsū aizdedzi. Liku virzulīts iekšā. Viss skaisti. Riepu ar disku uzliku. Tur arī nav pievilcis, tas vienkārši ir uzlikts. Paaugstinājumu uzliku. Jauno. Bišķi netīrs tikai. Tas lamīts viss sūdos ritīgos. Jāliek vēl tranka, bet to es nelikšu, man liekas, šovakar. Jāliek ir sajūga daļa. Un jā, tālāk skatīsimies, kas būs. Reku man ir pa līniju 3G. Tikko izņēmu no kastītes spīdu kaču. Ieliku zaļās atspirītes iekšā. Un liksim to viņu virsū uz šitā torque drive. Uzliku izpūtēju, pieskrūvēju flancīti, pieliku vienkārši piemēriņš, nav nekur pieskrūvēts, vēl kronšteins jāpieliek, jāpievelk magnēts, un tur otrā pusē mums vajag kurbuli uzlikt, bet to mēs uzliksim arī vēlāk. Par vakardienu un šodienu esmu ievietojis temperatūras dačiku, ko es vēl izdarīju. Pieliku atpakaļ karbīti, paskatījos antifrīzes vai netek, bišķi izšķācās pa šeieni, bet tas nekas. Nopirku jaunu svecīti, pieskrūvēju turvadiņu un uzliku es varielvāku. Siksnu ieliku iekšā un uzliku varielvāku virsū. Un tagad, liksim sveci iekšā un mēģināsim piešķilt bez vēl antifrīzes sistēmā. To es bišķi vēlāk, es gribu redzēt, vai viņš vispār liekas, kas notiks. Tā es ceru, ka jūs redzat visu, ko mēģināsim kurbulēt. Un mēģināsim atkal. Tóxico como el asbesto. A tu canal me sintonizo